Pēc pāris nedēļām Arturs dosies uz Nīderlandi, kur piedalīsies speciāli neredzīgiem cilvēkiem organizētā nometnē. Viņš angliski saucās Energy Training, un tad tur ir visādas aktivitātes, izdzīvošana, piemēram, uz 2 dienām. Iedod tev konkrētu maršrutu un jāiet tev no viena punkta līdz otram, un tur tajās punktos stāv koordinātori, kas tev pasaka, kas tev tur tajā punktā jāizdara. Piemēram, ziemā es arī biju, mums bija vienā no punktiem jāizslauc govi un jānomazgā, jāpalīdz holandiešu ģimenei nomazgāt trauki. Pastīsies, varbūt pēc nometnes kaut ko jaunu biedrībā varēs atkal viņiem uztaisīt kādu jaunu semināru vai saskarsmes grupu. Kamēr nav atsākušās studijas universitātē, Arturs nolēmis papildināt savu audio bibliotēku, modernākā formātā pārrakstot lentēs ieskaņotās grāmatas. Mēs ar vienu draugu, mums ir plāns restaurēt vecās grāmatas no lentēm, kas bija uz modernāko formātu, uz MP3 uztaisīt. Tad pie viņa būs jāizbrauc, kamēr vēl augustā ir laika, un tad jau uz skolu, tad jau vairāk nekur nevarēs braukāt. Tādas grāmatas, kur maz jau viņas restaurē, un lai neaiziet vienkārši zudumā, jo cik ilgi vēl būs šitādi te vecie, tā saucamie krievu lentinieki, viņi jau ilgi nebūs vairāk. Un tāpēc, lai viņas neaiziet zudumā, varētu restaurēt. Kā piemēram, tur ir Andra Kolberga krimināla romāni, tad tur ir dažas no Alfrēda Dziļuma, vēl tur Voldemāra Kārkliņa romāns Dievu zeme un tam līdzīgi. Ļoti daudz. Vienkārši Liepājas biblioteka norakstīja vecās grāmatas, es viņas savācu, jo nevienam nebija interesi pa viņām. Tā viņas būtu izmestas ārā. Artura aktivitātes un vēlme palīdzēt neredzīgajiem ir pamanītas, un viņš ievēlēts Liepājas neredzīgo biedrības valdē. Man vienkārši vadītājs piedāvāja, vai negribi valdē ienākt, piedalīties. Es teicu, jā, labi. Un tad jau tas bija atkarīgs, vai man ievēlēs vai ne, vai man ievēlē. Visi lielā kopsapulce. Atbildības sev, ka nevar aiziet uz valdes sēdēm un sēdēt, kā mēbeli, neko neierosināt, nekādas priekšlikumus, neko. Pastīsimies, ko mēs pirmajā tajā valdes sēdē izlemsim. Un tad jau, ja tas būs jau noteikti pēc nometnes, man būs kaut kāda priekšlikuma, tad skatīsimies tālāk.